Bioptron light is not only healing the initial problem, but it's also healing the cause of all her problems, which is arthritis and pain up here. Her behaviour's changed markedly. She's doing things like... Kashien rolt 2 keer per dag gewillig in de juiste houding. Good girl. Elke voorpoot wordt 4 minuten belicht. De behandeling is pijnloos en er zijn geen bijwerkingen. Oh, careful. Boom, good girl. Funnily enough, her soles of her feet are probably as healthy as I've seen them in a long time. Whether that's had any effect from the light or from the fact that she's feeling better and is moving around more, which is a possibility, I don't know, but I'm pleased to see that as well. Šim nolūkam piedāvā Bioptron gaismas terapijas lampas, ko mūsdienās plaši pielieto nevien medicīnā, bet arī veterinārijā. Otīta ārstēšanā ārējiem otītiem, arī kas jau ieguvuši hronisku gaitu. Rezultāti ir ļoti labi. Bet pārsvarā lampu izmantojam kompleksajā terapijā, ne jau tikai vienu pašu. Viens ārstēšanas kurs, kā arī apstrādes ilgums ar Bioptrona lampu, atkarīgs no slimības gaitas, kā arī no dzīvnieka. Gaismas terapiju var saņemt... Ja viņam nevajag, viņš paiet mazliet nost. Ja vajag, dzīvnieks jūt, kas viņam ir vajadzīgs. No sākuma pirmās reizes dzīvnieki rāda mazliet uztraukumu, pēc tam viņi saprot, ka tas ir ļoti patīkam un paši iet uz to gaismiņu. Veterinārijā klīnikā 4 ķepas. Да, мы не так давно ее использовали. Atzīst salīdzinoši ātri, un suns sāka staigāt. Protams, lampa nevar palīdzēt pareizi saaudzēt kaulus, taču... Uz klīniku dzīvnieku apskatīt un lai vetārs noteikti diagnozi dzīvnieciņām. Vēl nav ieteicams apstrādāt ar Bioptronu vecas hroniskas trutojošas brūces, jo efekts nebūs. Vispirms vajadzīga ķirurģiskā iejaukšanās, un tad efekts būs pamanāms.